9. klases 2025. gada matemātikas eksāmena pirmās daļas 6. uzdevums. Tātad, lai sarīkotu pasākumu, ir jāmaksā 280 vispārībā pa telpu un tad 25 par katru dalībnieku. Un aprēķina pasākuma izmaksas, ja tajā būs 100 dalībnieki. Tātad mēs zinām, ka mums obligāti ir jāsamaksā 280 pa telpu, un tad mums ir 25 eiro par katru dalībnieku. Tātad 25 reizes 100. Ja, un tad mēs dabūjam 280 plus 2500, kas būs 2780 eiro. Jā, ievērojam šo te bezgalības zīmi, kur skatīsies matemātikas valodu. Tā kā ļoti svarīgi, ka mēs beigās ieliekam mērvienības. Un tam mums ir jāuzraksta izteiksme, kur ir x dalībnieki. Tad tas, ko mēs darām, būtībā rakstam šito pašu 280 pa telpu un 25 pa katru dalībnieku. Un tikai šajā gadījumā dalībnieki mums būs nevis 100, bet mums būs x dalībnieki. 100 vietā ieliekam x un dabūjam 280 plus 25 x. Un uzdevums ir atrisināts.